Ivana kunga 1,6 hektāru plašais mežs robežojas ar servitūta ceļu, taču piekļūšana mežam pat ar traktoru tehniku ir gaužām sarežģīta, kā rezultātā nāks saskārties ar pamatīgām nērtībām. Te pagasts uzbūvēja ceļu un iznāca uzbērams, un mēs netiek mežā, lai varētu izvest malku, apsaimniekot. Jo viss tur uz riņķi privāts zemes, te vienīgā vieta, kur mēs tiek pie meža. Jo tur ir kaimiņam tas otra pusi, kaimiņš tak nelaidīs pa savu mežu vandīt ārā. Vienīgā iespēja pašajiem te grāvs, un ārā iekšā var iebraukt, bet ārā mēs nevar izbraukt. Pašvaldībai mēs rakstījām jau 3 gadus iesniegumu. Viņi solies to caurteku būvēt, un tikai solījumu. Normāli būtu, ja meža īpašnieks iebrauc savā mežā ar vienu traktoru, savāc malciņu un to izved, bet tā vietā ir nepieciešami 2 traktori. Ar vienu piebraucam līdz jaunizbūvētajam ceļam un ar otru velkam ārā pirmo traktoru. Bet jautājums pašvaldībai, kāpēc nevarēja ierīkot caurteku? Es nezinu, vienkārši pārvaldes motivācija, kāpēc pārvalde šeit ir apsolījusi to caurteku, jo principā šādos gadījumos mēs neliekam caurtekus uz mežsaimniecību. Mežsaimniecība nav ikdienas lauksaimniecības apsaimniekojamā zeme, kur visu laiku patstāvīgi ir jānokļūst un tam līdzīgi. Šādi ceļi mums ir tūkstošiem mežu, kas nav atrisināti, un mežnieki to zina, un viņi saliek zarus un pēc tam izvāc zarus un uzliek. Un es pilnīgi noteikti negribētu šo uztaisīt par precedentu, kad mēs uz visiem mežiem būvējam caurtekus. Šajā gadījumā pārvalde viņi ir bijusi iekļāvusi savos prioritārajos sarakstos uz caurteku maiņām, kas skaitās kā ceļu vienu no apsaimniekošanas sadaļām. Un tādu viņa atbildi arī sniegusi. Kad vēršamies pēc skaidrojuma Skultes pagasta pārvaldē, tur mūs aicina sazināties ar Limbažu novada pašvaldību, lai gan tieši pagasta pārvalde bija tā, kas solīja, ka šogad 2023. gadā izbūvēs caurteku, lai nodrošinātu piekļuvi mežam. Bet, kā redzam, solītais nav izpildīts. Es zinu, ka pagasta pārvalde ir devusi atbildi, kad ierīkos šo caurteku, tad ir turpmāk jādomā, kad jāuztur komunikācija ar vietējo pagasta pārvaldi un arī jārisina tas jautājums. Normāla kārtība ir tāda, kad pieprasa pašvaldībai pieslēgumu pie tehniskos noteikumus un izbūvē, bet tas, protams, notiek atbilstoši standartiem un atbilstoši arī tam, kāda diametra ir. Skaidrs, ka nevar likt diametrus, kādi ienāk prātā, bet to drīkst darīt arī pa saviem līdzekļiem. Mēs gribējām paši ielikt, paši nedrīkst. Es nezinu, kāpēc paši nedrīkst. Tad gaidiet, ciems ieliks. Traktoriem riteņi gaisā un nekā jālūka vēl otru traktoru. Un kaimiņš atkal saka, mēs vandu ceļā ārā. Ceļā nevar vandīt ārā. Ko jūs gribētu, cik lielā posmā? To caurteku tā kā 5 metri platuma, lai normālā traktora var pārbraukt pāri. Apkuras sezonā meža īpašniekam ir nepieciešami vairāk nekā 10 kubikmetri malkas. Realitātē šobrīd tiek izvests no meža krietni mazāks apjoms, kā rezultātā nākas lieki tērēt naudu un pirkt malku no citiem. Pašvaldība parasti pašvaldības izbūvē visiem pieguļošajiem ceļiem caurtekus pa saviem līdzekļiem tajos gadījumos, kad notiek ceļa rekonstrukcija. Kad notiek ceļa rekonstrukcija projekts un visi saskaņojumi jādabū arī no pieguļošajiem, un tad mēs nodrošinām visiem. Šādos gadījumos, līdzīgi kā šis ceļš ir, kad viņš nav nekad bijis nerekonstruēts neko, viņam nav nekāda projekta bijuši, līdz ar to tās caurtekus arī neviens nav aizticis. Pašvaldības izpilddirektors norāda, ka šis ceļš ticis izbūvēts jau sen, 1987. gadā, un tā kā nekādi rekonstrukcijas darbi nav veikti, tad pašiem mežu īpašniekiem būtu jāierīko caurtekas par saviem līdzekļiem, bet tā kā pagasta pārvalde ir solījusi caurtekas izbūvēt, tad tas arī pārvaldei būtu jāizdara. Mums visām pagasta pārvaldēm ir piešķirta savu finanšu līdzekļu ceļa apsaimniekošanai un būvniecībai. Vietējā pagasta pārvalde arī skata prioritātes un nosaka, kuras caurtekas kurā vietā ir tās aktuālākās un ir jābūvē. Ja vietējā pārvalde ir izdevusi, ka šeit iebūvēs caurteku, tad vietējā pārvalde arī nodrošina, ka viņi tiek izbūvēti. Pārvalde ir pateikusi, ka ir bijis plāns un ir bijis iepirkums, bet nav bijis rezultāts uz šo un vēl 3 caurtekām. Varētu būt 24. gads.
Kā mums skaidro, šādu caurteku pavasarī varētu ierīkot dažu stundu laikā. Pašvaldības izpilddirektors uzskata, ka visracionālāk to būtu darīt starp 2 meža īpašnieku robežām, lai piekļuve būtu nodrošināta abiem. Sakosim līdzi, vai pavasarī beidzot tiks izpildīts tas, ko solīja paveikt jau šogad. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.